Mans vārds ir Anna, un šis ir mans motu stāsts. Es esmu motu trenere, un es esmu skolas vadītāja. Līdz ar to es esmu motu treneris, direktors un arī motu koordinators. Es esmu kopā ar motu 10 gadus, tāpēc, ka motu man nav apnicis. Tad, kad es pabeidzu mācības, tad es arī teicu savai ģimenei, ka man ir 3 lietas, kas man nav apnikušas. Tā ir sociālā pedagoģija, mans vīrs un motu. Tad, kad es vadu motu nodarbības, tā ir iespēja, kad es ar viņiem runāju un uzdodu jautājumus, kurus ikdienā viņiem neuzdod. Vai arī uzdod, bet tie parasti ir tādi garām skrienošie jautājumi. Bet motā viņiem ir laiks padomāt, viņiem ir laiks parunāt pašiem ar sevi, kas vispār liekas kaut kāda jocīga lieta. Līdz ar to es domāju, ka motu nodarbībās es redzu tieši to, kā viņi pavada laiku paši ar sevi. Tur tehnoloģijas noņemtas, līdz ar to viņiem nav arī tā novēršana domu. Jā, laikam tā pavadīšana pašiem ar sevi un atbildēt uz jautājumiem, uz kuriem ikdienā nepietiek laika. Motu vispār man ir ietekmējis ne tikai kā skolas direktoru, bet vispār kā cilvēku. Man ir bijušas pāris programmas, kuras es esmu mācījusies, un es teiktu, ka 2 no tām ir bijušas tādas, kas atstājušas uz mani tiešām tādā gan profesionālā, gan cilvēciskā veidā būtisku nozīmi. Pirmā bija krīzes intervence, kad es strādāju bērnu uzticības tālrunī, un joprojām tās zināšanas man nodara. Un savukārt motu, viņš kaut kā, nevis viņš, bet tā programma, es nevaru saprast, kas tur ir tāds, jo it kā nekas tāds. Programma kā programma. Bet kaut kā tad, kad saliek visus tos puzles gabalus, visus tos elementus un tools un aktivitātes saliek kopā, viņas kaut kā funkcionē tik labi, un viņas iedod iespēju pastīties uz sevi, uz bērniem, kaut kā cilvēcīgāk laikam. Tāpēc arī viņi mainīja mani kā cilvēku, laikam tā var teikt, pat nevis kā direktoru. Vienā teikumā motu skolā būs caur haosu uz struktūru. Tas ir vareni, tas, ka Latvijas motu svin 10 gadus. Reāli, es īstenībā domāju, ka tas nobeigsies ātri. Bet tas nenobeidzās ātri 10 gadi. Ne jau tāpēc, ka slikta komanda, bet tāpēc, ka Latvija tajā laikā to brīvprātīgo darbu, man liekas, vēl attīstīja, bija tādā attīstības posmā. Un kaut kā motu organizācijai izdevās atrast to formu un veidu, kā piesaistīt nevis tikai pedagogus, nevis tikai jauniešus, bet reāli nobriedušus cilvēkus, kas grib nākt iekšā izglītības sistēmā un palīdzēt. Līdz ar to tas, man liekas, vispār ir vareni. Mans novēlējums motam nākamajiem 10 gadiem ir kvalitāte, vienkārši daudz laimes.